Otrais izskan viens eksītiem. Tātad pirmos divus skries meitenes, un tad mēs pēdējos divus. 300, piemēram, 39 sekundes. 400 man rekords 56. Nu jā, tās vienīgās sacensībā uzstādītas. Un man vēl 600 ir minūte 33. 10 km dienā. Mums ir tikai vidusskolas posms, un mēs ar pilnām 3 komandas mēs varam uzlikt, esam 3 uzlikt. Nākošu gadu atbrauksim arī ar progimnāzijas klasēm, tā kā būs vairāk. Gimnāzija un vidusskola citu. Jā, jo mums ir tagad tikai 4. 4 cilvēciņi, bet mēs esam jauktā komanda, mums ir 2 zēni un 2 meitenes. Jūs jau gatavojaties šiem mačiem? Nu, jā, mums bija rajona cross, kur piedalījāmies visi un ļoti labi nostartējām. Skolas cross bija, tā kā, jā, un mēs vēl trenējamies daži cilvēciņi. 2004.–5. gadā dzimušie šeit ir, un mums šodien skries 2 zēnu komandas, 3x500 metru un 1 meiteņu komanda 3x500, un arī būs 1 jauktā komanda, kur ir 2 zēnu un 2 meitenes. Un tā kā esam cītīgi arī gatavojušies ilgstoši, tā kā daudz arī ir vieglatlēti, un visi cer, protams, uz veiksmīgu startu, un cītīgi visi cīnīsies. Patīk jau skriet. Tev arī patīk? Man, jā. Skriešana ir tava disciplīna? Nav. Kalnu slēpošana, un tur ir gan slalomā, gan milzu slalomā. Tad, ja gadās kāds sacensības, tad arī supergigantā, super kombinācijā. Pārsvarā jau slalomā, milzu slalomā. Nu, Itālijā, kā bija Eiropas pasaules čempions skolniekiem krosā. Parkā tas pats līdzenums. Šeit mēs taisījām pasaules čempionātu krosā skolniekiem 97. gadā, ja nemaldos. Un tad, kad mēs iekļāvām distancē, tad pāris kalniņus mums teica, nedrīkst. Tie ir skolnieki. Tie nav pieaugušie. Nekāda kalniņa nedrīkst būt. Trasa ir diezgan iespaidīga. Skatījāmies 800 metru trasi. Un ir laba. Es domāju, ka šī gada labākā trasa. Un pats nodarbojies? Pats skrienu kilometru, arī garās disciplīnas. 5 kilometrus, arī pa 10 ir skriets. Kāda rezultāti tev? Rezultāti nav godalgota vieta. 2 kilometros bija 6,56 laiks. Tev tāda mīļa distance? Distance, jā. Ļoti tāda, simpātiska, kas tiešām patīk. Un tu trenējies? Es pašdarbības ceļā skrienu pa meža parku. Es jau vieglatlētikā jau 2 gadus. Man vislabāk padodas īsie gabali un tālēkšana. Un tu trenējies? Valkas pamatskolas vieglatlētikas komandā. Cik gadiem tu sāki? Ko darīt? No 10. Mēs jau esam gadi 10 vai 15 reizes pavasarī un tikpat daudz arī rudenī esam uzvarējuši. Jums gāja labi, man liekas, pagājušajā. Jā, mums katru gadu iet labi. Es saku, 15 gadus mēs, man liekas, pēc kārtas. Citīgi trenējaties? Mēs skrienam daudz. Mums ir manēži, ko arī skriet, jā, kad ir 150 metru manēži. Citiem varbūt nav, kur skriet. Ziemā pa manēži, jā? Jā. Reku Rīga jau vispār nepiedalās. Arī viņiem nav kur skriet. No, jā? Skriet arī braucām uz Imantu. 2 stundas kopā, izbrauc ārā, noskrien krosu, visi stāvā sajūsmā. Tad jāsaliek 2 kopā. Tieši tā, 2 stundas kopā un visi priecājās par to, ka viņi ir pa vidu skolai, putekļiem ir izskrējuši krosu. Cik ir jums? 2 nedēļā. Nepietiek. Trenējamies, cik vajadzētu? 3 vajadzētu laikam, jā, lai viņi pust. Bet viņi iet uz futbolu, viņi nodarbojas paši uz vieglētiku, viņi paši ir, jā, futbolisti ir, abi 2 šis vieglēts. Rēdzekļas futbola akadēmija un Telpas futbola. Jā, Rēdzekļas futbola akadēmija. Izstāsti šo komandu. Es vēl nodarbojos ar basketbolu jau 6 gadus, kā tā sākam uzvarēt padrusku. Tā.
Tava komandiņa ir? Rēzeknes novada BSS. Tas ir bērnu jauniešu sporta skola. Komanda nav liela, bet kaut kā cīnāmies. Wszystkiego najlepszego dla polskiej szkoły. Mācos Rēzeknes Valsts ģimnāzijā jau 10. gadu. Poļu skola arī ir ļoti aktīva. Nodarbojas ar sportu, ar volejbolu, ar daudz sporta veidiem. Veicas pagājušajā. Nē, tā, gan labi, gan slikti. Otro. Bet tā, gan slikti, gan labi. Normāli. Galvenais jau piedalīties, vai ne? Jā. Vai pirms dabūjāt to pirmo vietu? Nesen tagad, vai ne? Jā, nesen. Mūs apbalvoja arēnā Rīgā. Mani sauc Rāls Ruško un viņu sauc Danis Ločmelis. Jūs komandas kapteins, vai ne? Jā. Dzīvojam Saldā pilsētā, un tas ir Saldus. No Saldus pilsētā. Jā, no Cieceres skolas. Tur varat trenēties. Mums ir savs stadions. Jā, stadions. Mums ir zāles un liela pilsēta. Mums ir liela skola, kur zāle ir. Mums ir treneri un treniņi notiek skriešanas un šķērpu mešanas un lodas grūšanas. Pat ar ko tieši nodarbojies? Es nodarbojos ar dziedāšanu, ar sportošanu. Meitenes mums ir vislabākās un visforšākās. Mums jau vēl ir zēni un visas grupas mums pilnas un, ne? Valkas pamatskola. Ļoti labi. Kārsavas vidusskola. Visas trīs. Jelgavas. Velts vēl, kura tev ir? 4. sākuma skola. Velts vēl. Kam ir kaut apstākļi? Cieceres internāta pamatskola. Ieņemiet vietas. Молодец. Skriet cauri! Aiziet! Otrais etaps izrāva. Tu labi nopilnīji šeit. Jā. Jā. Jēkabils. 8,50 punktus es Jā. Tā, 17 Jēkabpils 3. vidusskola, 17. Stājamies blakus 12. Tā, kur pāriet? Tā, abi 2 koridori. Tā, 20 Valkas pamatskola, 20 stājamies blakus, puiši pabīdās. 20 koridori, lūdzu. 30 Kārsavas vidusskola, 30. Aiziet, neatpaliec!
Noņem. Laukas ģimnāzija. Ciecers internāta pamatskola. Remts pamatskola. Siguldas valsts ģimnāzija. Un Rēzeknes valsts ģimnāzija. Ieņemiet vietas. Pie līnijas pienāk. Očijā, skrien. Neskaties aizmuguri. Skaties šajā muguriņā. Nē, skrien normāli. Lai viņš skrien garām, ja skrien. Nikita tā netrīk. Skrien normāli. Labi, Mārtiņ, strādā tā. Viss nav kur kaut. Labi, Mārtiņ, strādā. 20-30 metrus atpaliek. Davai! Arnā pievalks šo te oranžu, aiziet! Vai, Simon! Iekļaujies normāli, Jā. Pat ļoti labi. Finišs, Rainer, aiziet. Jūs atrāvāties no paša sākuma? Nē, sākumā mēs bijām trešie, tad otrais etaps atrāvās, un tad man bija jānotur vienkārši. Neko, bija labi. Budapeštā ir startējuši, tikko atbrauks no pasaules čempionāta, 2 puikas, 5,4 km. Tas pasaules skolēnu kross starp skolām. Viņi abi startēja par Latvijas izlasi. Nevis par savu skolu, bet par izlasi. Kā sauc pateicies? Rainers Trubačs un Mārtis Adamovičs. Tur bija sarežģīti braucu kā Latvijas izlase. Bija sarežģīti, jā. Tu startēji kur? Nu, startēju. Kāda distance? 5,4 kilometri. Grūta distance, jā? Smaga, jā, jo bija līdzens gabals. Bet neko, trenējos, pastrādājām. Bija normāli. Kā tu noskrēji Budapeštā? Noskrēju kaut kāds 58, bet tas bija salīdzinoši labi, jo tur bija daudz spēcīgāku. Bet no Latvijas izlases bija labi. Tā. Bet tā te bija laba pieredze, jā? Tā bija laba pieredze, jā, pēc 2 gadiem. Vēlreiz būs tādas pašas sacensības. Tagad jāgatavojas. Kur būs tie mači? Parīzē, Francijā. Tu startēs kādā izlasē? Arī Latvijas. Jā. Jau Latvijā, jā? Jā. Meitenes visām jāatceras. Ilārī. 30. numuriņš, Siguldas valsts ģimnāzija. Pārējās meitenes, kur ir? Jā, koridorī. 28. numurs, Rēzeknes valsts pirmā ģimnāzija. Netrako, Betī, netrako! Aleks doties, ka nenoskatījos jau. Mēģi, aiziet, finiš! Aiziet, Mēģi! Mēģi, aiziet, cik varam! Strādā, Aivar, strādā! Cīnāmies! Tā, 10 minūtes 33 šobrīd. Olas,
Es vienkārši saiku, es negribu tēt uz rokām zelta. Labi, man. Nē. Nē, es pilnībā, šajā distancē taču nē. Es neprotams, viņš krājas gaļā, tad vēl netiek garām. Labāk puiši vai meitenes? Šodien mazie mums ir labāki, maz jaunākās grupas. Meiteņas. Meiteņas vienmēr stiprāk. Un pirmajā vietā Jākapils 3. vidusskolas komanda. Un pirmajā vietā Iecevas vidusskolas komandā. Jākapils 4. sākuma skola. Pirmajā vietā Baltis pamatskola. Pirmajā vietā Jākapils 3. vidusskola pirmā komanda. Pirmajā vietā Iecevas vidusskolas komanda. Pirmajā vietā Iecevas vidusskolas komanda. Pirmo vietu izcīna Jāgavas Spīdos ģimnāzija. Četreiz 1000 metru distancē augstajā stafetē. Ģimnāzija. 3000 metru jauniešiem. Siguldas valsts ģimnāzija pirmā vieta. Jālaiž. Komandas ziņā sākumskola grupā. Jāgavas 4. sākumskola. Mazo pamatskolu grupā. Pirmajā vietā Pampāļu pamatskola. Sigulda nav. Pirmo vietu izcīna Freiļu pirmā pamatskola.